Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir radītājas dienas grāmata, un šīs vlogs mums ir augustā pēdējās dienās. Teikšu godīgi, no sākuma es vispār nebiju plānojis, ka man augustā būs kaut kāds vlogs, jo man likās, ka es neko neuzadīšu, un man nebūs ko stāstīt un parunāties ar jums, bet beigās zvaigznes sakrita tā, kad esmu šeit. Pēdējo reizi mēs jums tikāmies jūlijā, kur es pastāstīju par saviem gataviem darbiņiem. Un jūs arī droši vien redzējāt arī nelielu ieskatu, kā es aizceļoju uz Latviju un arī ar radītāju tikšanos. Es vēlos pateikt liels paldies ikvienai radītājai, kura bija ieradusies uz radītāju tikšanos, tātad, kas notika Liepājā un arī Rīgā. Es arī vēlos izteikt lielu paldies savai mammai, ka viņa piedāvāja savas telpas Liepājā. Un es vēlos pateikt liels paldies arī Rīgā, Kamelija Jārna veikalam, kas atrodas Āgenskalnā, kad iedeva mums iespēju un savas telpas uz dažām stundiņām, kur mēs varējām visas satikties, pādīt, padzert tēju, cepumus un arī kaut ko iegādāties no tā veikala. Teikšu godīgi, ka es īstenībā netik bieži man sanāk apmeklēt tieši dzīvu veikalus, jo vienkārši man apkārtnē īsti nav. Un tad, kad arī esmu kaut kādā lielākā pilsētā, tad es vienmēr esmu kopā ar ģimeni, un tad mēs vienmēr braucam un pērkam kaut kādas konkrētas lietas. Man kaut kā nevienmēr aiziet, kad es varētu atrast kādu dzīvu veikalu un kaut ko tur paskatīties. Nav tas prioritātē, bet es ļoti ceru, ka man ir plānos tagad tuvāk rudens mēnešiem jau aizbraukt uz vienu pilsētu un varbūt tās tur arī nedaudz pastaigāt un pameklēt kaut kādu dzīves veikalu, kaut ko varbūt tādu īpašu nopirkt. Un tas tik tāds pārdoms. Diemžēl Liepājas radītajā tikšanās jūs redzējāt ļoti minimāli maz video, vienkārši tā sanāca, ka es biju uztraukusies nedaudz un arī radītājs īsti negribēja filmēties un rādīties. Tādēļ, parādīju jums nelielu ieskatu, ko mēs tur katrs bišķiņ pādījām, un tieši tai dienā, tātad konkrēti 5. augustā, tai dienā, bet pa nakti man atgrieza atpakaļ Instagram kontu, tātad, mans konts ir atpakaļ, pagāja nepilni 3 mēneši, un es savu kontu dabūju atpakaļ. Es vēlos teikt liels paldies savai draudzenei, kas man tajā palīdzēja. Un ko vēlos vēl piebilst, kad dabūt atpakaļ kontu nemaz nav tik viegli. Un to, ka tu nezini likums, tās ir tavs problēmas, ja tu nezini līdz galam likums. Viņiem ir tā un viņiem ir tā. Un vēl to, ka Instagrams īstenībā nenāk baigi pretī. Viņiem ir ļoti grūti sazināties un tas arī viss. Bet konts ir atpakaļ. Tie, kas man vēl nesako, droši varat man piesakot. Mani var atrast kā Stončus Nīt. Jūs šeit redzēsiet uzrakstu. Bet es arī esmu izveidojis Telegram kanālu. Tā kā, ja jūs vēlaties pievienoties manam Telegram kanālam, tad droši apakšā infoboksā, kur ir visa informācija par šo video, jūs arī atradīsiet linku, kur uzspiežot jūs uzreiz tiksiet manā grupā. Kam tā grupa ir domāta? Tad, kad man nebija Instagrams, es vēlējos kaut kā satuvināties ar savām radītājām, pastāstīt un parādīt, ko es daru. Un viss manas aktuālās lietas tieši saistībā ar manu radīšanu, manu mājaslapu. Tādēļ es to kontu izveidoju, un, protams, tā kā mēs jau tur esam salasījušies, īsti neredzu jēgu viņu dzēst ārā, lai viņi stāv, ik pa laikam kaut ko es arī tur ielikšu. Ko vēl gribu pastāstīt? Kopumā atvaļinājums bija labs, vienīgi nedaudz pievīla laikapstākļi, bet es negribu vainot, ka tikai Latvijai tāda laikapstākļi. Man draudzene, kas dzīvo arī šeit Nīderlandē, viņa man arī ļoti bieži sūtīja un rādīja bildes, kad arī Nīderlandē tieši tāds pats laiks, arī lietains, mitrs, vējains, tāds neīpaši, kas nav īsti atbilstošs vasarai. Nācās nesāt bieži vējaku un pārsvarā botes. Zandeles es uzvilku tikai pēdējās dažās dienās, kas bija jau tās diezgan silts, ka varēja pat šorts uzvilkt. Vispār mums Liepājā. Rīgā, protams, laikam ir siltāks. Mēs bijām Rīgā un tur šortos es nostaigāju. Tad arī atbraucu ar to siltumu uz Liepāju tās pēdējās dienas un tad arī tur turpināju šortos staigāt. Bet laikam, kad tas atvaļinājums bija nedaudz pa ilgu, mēs kopā bijām nepilnas 3,5 nedēļas, manuprāt, atvaļinājumā un nedaudz pa ilgu. Laikam
prasītos bišķi īsāks, jo uz beigām jau bija tā, ka gribējās, tā kā ātrāk mājās aizbraukt un ieiet savā ritmā atpakaļ. Bet, jā, tā, bet laikam, kad, ziniet, nekad nebūs labi un līdz galam, jā, vienmēr aizbraucot tur, gribēs atpakaļ mājās, būdam mājās, vēl grib kaut kur citur un tā vienmēr par īņķi. Un šodien mani bērni uzsāk skolu gaitas, šeit skolu uzsāk nedaudz ātrāk. Kopumā īstenībā viss atkarīgs ir, kad sākās brīvlaiks, jo vasaras brīvlaiks viņiem ir 6 nedēļas, un tā kā vasaras brīvlaiks sākās jūlija vidū, tad, skola sākās šodien. Filmēju es 28. augustā, un tad šodien arī uzsāka mani bērnu skolu. Un tātad par adīšanu. Esmu uzadījusi dažas lietas, pa ko vispār esmu pārsteigta, ka es kaut ko uzadīju, jo parasti, cik ir braukts atvaļinājuma laikā, esmu diezgan maz adījusi, bet tā kā laikam šogad tas laiks bija tāds, kā bija, un arī bija brīvi brīži, tad, man uzadījās vairākas lietiņas, es jums viņas parādīšu un arī parunāšu par saviem procesiem un plāniem, bet es tagad pašā video sākumā jau gribu parādīt, ko tad labu es esmu sapirkusi. Diezgan ilgu laiku es neko nepirku, pirku tikai konkrētu lietu, ko es zinu, ka es viņu tūlīt izadīšu, apmēram tā. Bet tagad man sapirkās vairāk dzīves, vairākiem projektiem. Jā, man mugurā ir vasaras topiņš, vasara maiciņa, ko es esmu uzadījis no Drops Belē dzīves, un arī jūs manā YouTube kanālā varat atrast pamācību un paskatīties un uzadīt arī sev šāda veida maiciņu. Nav jau obligāti mums maiciņas jānēsā tikai vasarā. Mēs jau viņus varam nēsāt cauru kādu ar jaku kopā vai ar kādu žaketīti. Kā katram, piemēram, man tagad es uzvilku man mājās, jo man mājās ir silts īstenībā. Laukā jau tāds vējiņš, tad jāvēl kaut kādu pufaiciņu. Bet jā, tas tā, tie, kas bija palaiduši garām. Gribu parunāt, ko tad es nopirku adītāju tikšanās. Tātad adītāju tikšanās tieši Rīgā es nopirku 2 dzīves, kuras es gribu izmēģināt, un adatas. Pirms es rādu adatas, es ļoti ilgu laiku biju teikusi, ka es brīnoju tās adītājas, kuras ada ar smalkām adatām. Ir sevišķi zeķes un ar numuru 2 adatām, pa maučiem es vispār nerunāšu. Tur, man liekas, numuru 1,5, ja pat neviens cits izmanto, tas ir mākslas darbs. Un arī citi skaists rakstaiņas dūrainīšus ad. Vispār smalkas adatas, ja tas ir smalks darbs, visas, kuras ada no smalkām adatām, wow, ja. Un tad beidzot laikam pienāca mans laiks, kad es gribēju pamēģināt arī uzadīt zeķes, konkrēti tieši zeķes ar smalkām adatām, konkrētāk numuru 2 adatām. Daudzas ada ar 2,25 jeb 2,5. Man ir 2,5 adatas, bet es diezgan vaļīgi ādu. Un tad man likās, ka tas adījums, ja es to smalkā dzīvi vēl pie tām, ja tie 400 metrus, 100 gramiem, ja es adīšu 2,5 un tā kā es ādu vaļīgi, viņš būs tāds, tāds šļurīgs. Ja, un es īsti tādu negribēju. 2,25 man nav, bet es īsti neredzēju jēgu pirkt. Tad man bija numuru 2. Dažus gadus atpakaļ es biju pirkusi numuru 2, tad, kad dažus gadus atpakaļ es gribēju pamēģināt uzadīt zeķes, bet tā neuzadīju. Jo tad es tā kā uzmetu valdziņus, es sāku adīt, man likās, tu nos tik smalki, nepaldies. Un man tā arī tās adatas nostāvēja ilgi. Un tās, ir Adī Novel. Tajā laikā viņas arī tieši tā kā uzradās, ka viņas varēja nopirkt. Un viņas man kaut kur stāvēja, bija iesprūdušas, un tad man viena adata ielocījās, viņa tāda bišķiņa ielocījusies ir. Un šīs ir Novel adatas, viņas ir tādas rievainas, ja. Un es ar viņām uzadīju 2 pārus zeķes, bet es zināju to, ka es plānoju vēl uzadīt plānās zeķītes, un es zināju to, ka man šīs adatas neiet pie sirds. Pirmkārt, man nepatīk aukliņa, man nepatīk, ka ir truli gali, man tomēr prasās spicāki gali, man nepatīk tas, ka viņa drusciņi ir ielocīta, un man arī nepatīk tas, ka viņa ir tāda rievaina, un man nepatīk arī tas, ka tas materiāls nav tas, kas man patīk. Es ar viņām adīju, bet es zināju to, ka es negribu ar viņām adīt, kad es gribu kaut kādas citas adatas. Protams, es viņas vēl kaut kad lietošu kā vēl viens adats vienkārši, ka man vajadzēs kā jau, kā palīgi instrumentu. Un tad es nopirku Čiagu numuru 2
80 cm aukliņa. Man ir čiagu adata komplekts, un man viņas ļoti patīk. Un arī no daudzām adītājiem, kas ād zeķu adatām, tieši Magic Loopā ir minējuši, ka viņām čiagu adats ļoti patīk. Man ļoti patīk čiagu aukliņa patiešām. Un viņām ir spicā galiņa, un tas ir tas materiāls. Tas ir viss tas, kas man patīk. Jā, zinu, kad man pateica, kad ir vēl adatas, kurām šeit ir tāds ieliekums, vēl tāds speciāls ar metālu, bet konkrēti veikalā tāds man liekas, kad nebija. Un es kaut kā arī neaizdomājos. Es biju domājis, tad, kad man to pateica, es domāju, labi, izmēģināšu, adīšu, tad būs labi. Un, jā, 13 cm garas. Es domāju, ka 13 cm garas. Saliksim kopā. Ziniet, jā. Vēl pat pa milimetru garāks, ja tieši, jā, konkrēti tā skatāmies. Vēl neesmu viņām adījusi, bet ļoti gribu, stāv man rindā dzija, un parādīšu kāda, bišķiņ vēlāk. No viņas adīšu zeķes. Man konkrēti īsai diezgan daudz tādas plānās zeķu dzijas, tāpēc plānos ir tā vairāk zeķes uzadīt no viņas. Tātad, lūk, adatas. Un tad es nopirku vēl to slaveno opālu dziju, pa ko ļoti daudz starā un āda no viņa, kad viņš tur ir wow. Laikam vairāk tikai dēļ viņu kolekcijām, es tā domāju, jo sastāvs ir, sastāvs ir kā parasts sastāvs, nekas tur īpaši nav. Kas tur ir 7,5 vilna un 2,5 poliamīds, jā, un tas arī viss šeit mums ir. Pazaudēju, taču tikko bija 150 grami uz 420 metriem. Tātad šī dzija ir biezāka nekā kurām es adīju. Un es domāju, ka var adīt mierīgi ar numuru 3 adatām. 3,5 būs tā kā pa šķidru. Ar 2 varētu būt pārāk saspies, 2,5 vēl, bet man kaut kā liekas, ka numuru 3 būs ļoti labi. Lūk, šāda krāsaina. Neteikšu, ka veiklā bija liela izvēle. Bet no visām krāsainām dzijām šī konkrēti krāsainā man patika visvairāk. Viņiem arī bija opāls, kas ir vēl plānāka, ja ko numuru 2 var adīt, bet es gribēju kaut ko pamēģināt, negribēju tajā momentā ņemt tik plānu. Jā, lūk šāda. Vajadzētu pietikt, tad šo dziju es nopirku tur, un tad viņiem vēl bija Novita, ko pēdējā laikā es skatos vienu youtuberi, kas ir igauniete, dzīvo Somijā, bet vlogu ved krievu valodā. Interesants salikums, ne? Un viņa ļoti daudz āda zeķes no Novitu dzijas, un es paņēmu Novitas 7 brāļi. Lūk, tā ir tāda biezā, bet cik es sapratu, ir vēl viena sērija, kur ir vēl biezāka, teiksim, ar tiem 3,5 var adīt. Un šo es arī plānoju ar numuru 3 adīt, jo viņa arī diezgan pabieza. Viņa ir 100 grami uz 200 metriem. Man teica, ka man vajadzētu pietikt ar vienu kamolu uz zeķu pāru. Es domāju, ka jā, tad šeit sanāk, kad šeit pat vairāk sanāks, te man pat paliks pāri, un varbūt es varēšu kaut kādas svītras vēlāk ielaist, vai būt viena no savām meitām vēl uzadīt. Man pagaidām vispār tā grūti saprast, teiksim, pa zeķiem, cik kas daudz aizies, jo pirmkārt katram ir savādāks rokraksts, katrs āda savādākām adatām. Ja tu ādi ar kaut kādām pīnēm vai rakstiem, tad, protams, dzīve vienmēr ēdīsies vairāk nekā kāda gludi lapiskajā. Tad, kad uzadīšu zeķis, tad jau arī padalīšos, kā man tur ir aizgājis, cik daudz. It kā plānos bija no šīs konkrēti dzijas adīta tā kā vīram zeķes, bet, ja arī pietrūksies, tad vienkārši paņemšu no citas krāsas un ielikšu purngalu citā krāsā. Nekas tur traks nebūs. Un tad redzēsim, vai tas būs vīram vai nebūs vīram. Jā, redziet, te zeķes iesaka 3,5. Es adīšu ar 3, jo, lai nav tāda pļurīga. 7 brāļu krāsa tāda, tika pelēcīga brūna, man ļoti patīk. Tātad, lūk, šis ir mans pirkums. Un vēl adatas.
Ja jūs iepērkaties interneta veiklā tieši Kamēlija Jārns, tad Kamēlija Jārna veikalā jūs redzēsiet viņa mājaslapu un ievadīsiet atlaižu kodu, kas ir Stončus Knightwear Kamēlija, jūs redzēsiet uz ekrāna. Tad jūs dabūsiet vēl 10% atlaidi savam pirkumam. Šis atlaižu kods der tikai, ja jūs iepērkaties interneta veikalā. Dodamies viņa mājaslapā un apskata viņiem daudz dažādas lietas. Tas ir mans pirkums, ko es nopirku. Tad, būdama vēl Latvijā, es gribēju iegādāties dziju no veikala, bet man veikals uzdāvināja. Un tas ir veikals Frapi un Wool. Paldies tev, Indra, ja tu skaties, ja tev ir laiks pazīties šo vlogu. Viņa man uzdāvināja lūk zeķu dziju, Lamana Merida. No šīs dzijas es esmu adījusi zeķes, cepuri un pat vīram džemperi, bet beigās to džemperu uzdāvināja tētim. Un kas man patīk šai dzijā? Šī te ka zeķu dzija, bet viņa ir maigāka. Viņai ir 50% vilna, 25% zīds un 25% poliamīds. Tātad dēļ tā, ka tur ir vēl zīds, šī dzija ir krietni maigāka. Kā konkrēti būs zeķes darbībā ar šo dziju, es vēl nezinu. Es esmu uzadījusi, bet es viņas vēl taupu. Tās zeķes priekš apraksta, tāpēc, ka es plānoju izlaist zeķu aprakstu plus. Mājās vēl ir pietiekoši silts un neredz jēga viņas tagad vilkt. Un plānoju adīt vienā pavedienā ar numuru 2 adatām, ar tām jaunajām čiegu adatām. Un šīs būs tas pirmais zeķu pāris, kuru es adīšu ar jaunajām čiegu adatām. Un šeit mums ir 50 grami uz 200 metriem. Un lūk, šādi skaisti kamolīši. Uzrakstīšu šeit uz ekrāna Indras veikalu mājaslapu. Tad veikals atrodas Latvijā, bet, protams, viņa arī izsūta pa visurieni. Droši viņai var arī uzrakstīt, viņai arī ir Instagrams. Instagram es ielikšu apakšā zem video aprakstā. Un šī jaunā krāsa, numur 34, tas ir jaunums. Tikai es nezinu, vai viņa mājaslapā šo krāsu ielikusi, bet tā jaunā krāsa, ko piedāvā Lamana dzija. Un man ir 2 kamoli. Domāju, ka man pat paliks pāri. It kā plānoju adīt no šīs dzijas uz vīriešu kāju. Tātad uz vīru 43, 44, un tad jau redzēs. Kad visas zeķes sādīšu, tik cik man ir plānā zeķes, tad es arī izdomāšu, ko atstāt sev, ko atstāt vīram, ko uzdāvināt un ko varbūt pārdot. Jā, tad tā ir dāvana, un mīļš, paldies tev par dāvanu. Bija ļoti patīkami, un vēl komplektā nāca ļoti skaists marķierītis, ko es parādīšu, jo viņš man tagad ir darbībā. Un jā, man ir no Lamana Meridas uzadītas lūk šīs zeķītes, kurām es plānoju aprakstu, un viņš jau drīz iznāks. Bet es adīju 2 pavedienos ar numuru 3,5, tāds biezākas, kas ir tāds māja variants. Un man uz 38. izmēru, te var būt 37, 38, 39. Man izgāja 2 kamoli un pat palika pāri. Tāpēc man ļoti interesē, cik man izies, kad es adīšu vienā diegā. It kā no sākuma gribējās adīt 2 diegos, tā kā vēl viens tādas, bet beigās es domāju, vajag izmēģināt plāno versiju. Un lūk, man viņas stāv, šīs es atstāju sev, bet vēl nav lietotas, kā tikai izmazgātas, un tad viņas tādas maigas palika. Šī jau bija ārdīta dzija, es no viņas biju adījusi cepuri, bet beigās es to cepuri nenēsāju, jo man tā krāsa īsti nepatika uz maniem izstās. Tieši kā uz galvas. Un es viņu izārdīju ārā, tāpēc varbūt tās jums liekas kaut kas šķīp greizi, bet it kā pēc mazgāšanas iztaisnojās, bet jā. Tā, tad šīs zeķes bija jūlijā uzadītas. Un tad bija vēl viena dzija, ko es biju nopirkusi Liepājā vienā veiklā. Ja es pareizi atceros, tad tas veikals saucās Adeles dzijas, kaut kas tam līdzīgi. Un arī nopirku tur zeķu dziju, man viņa iepatikās, un man šiltīt nav palikusi, bet es pielikšu bildi, un tā bija lūk šāda krāsa. No sākuma man tā krāsa patika, kad es pirku, bet tadot man kaut kā likās, ka pārāk tāda bāla vai, nezinu. Bet gala rezultāts man kopā patika, un tās ir lūk zeķītes, kuras es uzadīju būdama atvaļinājumā.
Lūk, manas zeķītes ar numuru 2 adatām. Vienu es uzadīju būdama Liepājā, otru uzadīju būdama uz Prāmja, kad mēs braucām atpakaļ jau mājās. Man kā pirmo reizi atdot tieši tā kā sekcijām, ja tā pareizi saka, nedaudz vajadzēja piedomāt, kā vispār tas ir jādara un kā izdarīt tā, lai plus mīnus izskatās tā kā vienādas. Te nedaudz vienai atšķirās, bet kopumā rezultāts ir labs. Un atšķirās beigās tikai noraukšana, kad šeit viss ir balts, šeit nedaudz brūns. Bet kopumā man patīk un man, redziet, diezgan daudz palika pāri. Nezinu, kur vēl likšu. Pagaidām negribu par to domāt, bet man diezgan daudz palika pāri. Tas ir uz 37, 38. Tad šīs zeķītes es uzadīju būdama Latvijā un braucot uz mājām. Un būdama vēl Latvijā, es pasūtīju dziju. Pie letskanīt.nl, tātad pie Lindas, arī jūs redzēsiet viņas veikala nosaukumu. Un Linda tagad piedāvā Sandnes Garn dziju, un es paņēmu izmēģināt Sandnes Garn Kos. Viņa ir tā kā Drops Air, tikai viņiem nedaudz atšķirās sastāvs, un viņa laikam ir nedaudz tāda raupjāka, tā kā, tāda netik maiga kā Air. Šeit mums ir 62% alpaka, 9% vilna un 29% neilons. 50 grami uz 150 metriem, arī šņurīša veida, šņurīts pildīts ar pūku. Kopā man ir 6 kamoli, man plānos ir jaka Odrija, vēlos uzadīt priekš sevīm jaunu jaku Odriju, jo mana iepriekšējā Odrija man īsti tā krāsa laikam vairāk nepatīk un nav aktuāla. Un es viņu atdevu Ome, lai Ome lieto viņu tālāk, un zinādam to, kad es jau gribu uzadīt jaunu un nedaudz pamainot dažas lietas. Tas ir, kad es negribu balonu veidīgo piedurkni, bet es gribu vienkārši parasto taisno piedurkni ar garo valnīti. Plānoju laikam arī stāvdaļu nobeigumam izveidot tādu šķēlumu un arī tādu pagarāku valnīti. Un ja man pietiks dzija, tad vēlētos vēl izveidot to pildīto. Tā kā aizdarīju jakai, kā adīju jakai pērli, tad iepriekšējā vlogā es rādīju, ja. Ļoti gribētos, bet tad redzēsim, viss atkarīgs, cik man daudz aizies dzija, jo man tagad kaut kā liekas, ka šī dzija adās un ir, adās tā biezāk. Es tagad tādu, man ir procesā jaka ar numuru 5 adatā, un man liekas, ka viņa tāda biezāka nekā, kad es adīju ar Air. Grūti spriest, tas varbūt tikai man tā liekas. Šādi lūk 6 gabali, krāsa ir 1043. Godīgi sakot, kad es izvēlējos krāsas, man kaut kā likās, ka viņa ir tumšāka, jo man gribēs tādu tumšpelēku. Viņa ir ne līdz galam. Varbūt uzadot, izmazgājot, kaut kas mainīsies, tā kā gala rezultātā. Bet pagaidām kamolā izstāsta, ka viņa vairāk gaišāk nekā tumšāk. Man tā liekas. Un tad arī beigās izlemšu, man patīk šī dzija, atstāšu sev vai kādam uzdāvināšu vai pārdošu, tad jau laiks rādīs. 6 gabali un pasūtīju vēl vienreiz Sandnes Garn perfektā tad zeķu dziju. Iepriekšējā vlogā es rādīju bildēs, jo man nebija uz vietas. Es adīju zeķes arī šāda tipa, tikai no šīs dzijas, un tam man beigās es viņas uzdāvināju, jo man vajadzēja uzdāvināt dāvanu. Tagad es nopirku vēl vienreiz, un es nopirku šādu zaļu, un man vēl ir šāda rozā. Rozā jau man ir izadīta, jūs jau šeit fonā redzēt, viņas arī parādīšu. Lūk, Bārbija, kas tagad mums ir aktuāli, un lūk šāda Foresta zaļa. Zaļā mums ir 85, 52. Rozā es neatradīšu tagad šiltīti, bet viņi ir tur, man liekas, vienīgā tik spilgt rozā. Viens kamols ir palicis, jo es jau uzadīju rozā zeķes, un man ir uzadīta viena zaļā zeķe, un man tagad tikai jāuzada vēl otrā, ko es plānoju tagad tuvākajās dienās izdarīt. Tad katrs pa 2 gabaliem. Tas ir no Let's Knit. Iepērkoties Let's Knit internetu veikalā,
Ievadot atlaižu kodu Stončusknī 10, jūs saņemsiet 10% atlaidi. Linda sūta uz Latviju, uz Vāciju, uz Beļģiju. Protams, katrai valstei atšķirās izsūtīšanas pasta summas, pasta piegādes, bet, ja jūs iepērkat tas diezgan daudz, un iespējams jūs kaut kāds adats plānojat iegādāties, jo pie Lindas ir daudz dažādas adats tieši no Nitpro un pa labām cenām. Nu, un tad vēl viens mans spontānais pirkums. Staigājām mēs pa Liepāju un iegāju es Abaham veikalā. Gribēju tur pastīties audumus, tā kā projekta somiņām, nu un vienkārši arī papētīt dzīvi, kāda tad tur ir, jo pēdējo reizi es Abahamā pētīju dzīvi, tad, kad es biju tāda tā kā adītāja iesācēja, un tad es vēl tik daudz neko no dzīvām nesapratu. Bet ieejot, es sapratu, ka tur ir daudz dzīves, bet daudz tieši akrila dzīves un pat tādām baigām naudām. Tas ir, ko es sapratu. Bet tur šad tad, nu tā kā nevis parakņājoties, bet šad tad, ieejot Abahamā, var arī atrast kaut kādas pērles par ļoti labām naudiņām, pa ļoti. Un mana pērle bija lūk šī buklē dzīja. Jā. Es biju minējusi laikam kaut kad, kad man no buklē nepatīk adīt. Es biju adījusi meitai kleitu no Drops buklē. Tas process ir tāds piņķirīgs, tāpēc, ka adot no tās dzīves ir ļoti grūti saskatīt valdziņus, kur nu vēl saskaitīt un vispār, jā. Bet, saprotiet, viņai bija pat tik izdevīgām naudiņām, kad es vienkārši nevarēju nenopirkt. Un sastāvs likās tāds ok. Nu, man uzreiz ideja ieradās, un man bija tāds, labi, es paņemšu. Un te mums ir 50% akrils, 18% poliesters, 12% alpaka, 12% vilna un 8% viskoze, 50 grami uz 90 metriem. Tad pavadiens ir diezgan biezs. Adīju paraudziņa numur 7 bija pārāk tāds vaļīgs, tad starp numuru 5 un numuru 6. Es it kā bija adījusi paraudziņu, bet laikam būs jāuzada vēl viens. Tāpēc, kad es tā kā paraudziņu adīju koku adatām, un no koku adatām īsti nebija tas. Tāpēc uzadīšu vēl vienu reizi. Un, lai jūs zinātu, pa kādām naudām tā dzīve bija, es skaidri neteikšu, bet lūk pa šitik. Un, ja jūs tagad domājat, wow, tad no šīs oranžās cenu zīmītes noņemiet to lielo procentu summiņa, kas ir sarkanajā uzlīmītē, un tad jūs sapratīsiet īsto cenu šim kamolam, ja? Un jūs saprotat, cik tas bija izdevīgi, un man bija tāds, labi, es paņemšu. Ziniet, ja arī es pārdegšu ar to ideju, kad es negribu neko tomēr no viņas adīt, vienmēr var kādam atdot, ja? Nu, visticamāk atdot, ne jau pārdot. Bet, paņēmu mazums, jo man ļoti gribās vismaz pamēģināt, realizēt to, tas, kas man ir iedomā. Un man sanāk kopā, man ir 18 kamoli. Pirku lūk šādu salikumu, tā kā strīpainīti, ja. Tas krēmīgā krāsa būs pamatkrāsa un šis tumši pelēkais būs svītrs. Tāpēc, ka tumši pelēkais bija veiklā tikai 3 kamoli un šis krēmīgais bija 6 kamoli. Jā, kopā sanāk 9. Tāpēc es paņēmu šādu salikumu, un man liekas, ka labi izskatās. Vismaz, es tā liekas, vēlāk pasīšos, kā izstās, kad es jums nofilmēju. Un vīram arī iepatikās, jo vīrs bija kopā ar manīm. Krēmīgā krāsa vēl bija daži kamoli, bet es viņus nepaņēmu, tomēr man pietiek. Šādi. Un tad vēl tā otrā dzīja. Šeit es tieši paņēmu arī 9 kamolus, lūk, šāda krāsa. Viņa, ziniet, man ir grūti pateikt, viņai kaut kas līdzīgs tā, ka šis. Kaut kas tāds pelēcīgi brūns, kaut kas tāds. Un, jā, tā kā šīs dzīves bija diezgan limitētā daudzumā, man, īsti šo konkrētu krāsu man nebija ar ko saskaņot. Ziniet, es tagad melošu, varbūt šī krēmīgā krāsa arī bija pēdējie 6 kamoli, tāpēc, kad it kā šis salikums arī labi izstās, bet kaut kas tur bija, kad nesanāca. Ja? Un tad man sanāk, ka man viens būs šāds lūk strīpains, un otrs būs pamatkrāsā. Un it kā gribu džemperi, bet gribu sev džemperi, un otro džemperi it kā gribēju dāvanā, bet tad mēs redzēsim, cik tālu tas realizēsies. Labprāt gribētu sev tādu buklē, tādu oversizīgu džemperīti, tādu foršu. Ar svītrām. Tad redzēsim.
Droši vien, ka kaut kad tuvāk oktobrim arī sākšu adīt, tad, kad pabeigšu visus savus procesus. Tas ir mans vēl viens pirkums. Nē, tas ir mans pēdējais pirkums. Lūk, tie ir arī manas nopirktās dzijas. Un tagad parādīšu vēlreiz, ko tad es esmu uzadījusi pa augustu. Tā, manas pirmās zeķītes tieši ar numuru 2 adatām. Vienu zeķi uzadīju, kamēr mēs bijām uz prāmja, un otro zeķi iesāku kaut ko šādu gabaliņu uzadīju, šādu, un pārējo pabeidzu būdama jau Latvijā Liepājā. Šo dziju man uzdāvināja, un šī mums ir Drops Nord, un cilvēks pats krāsoja šo dziju, un adīju ar adatām numuru 2 ar tām adī adatām. Uz 37, 38 kāju, man ir 38, un man ļoti labi sēž. Un, ziniet, man pat palika pāri dzija. Es tā vēl neesmu nosvērusi, cik viņas vēl, bet man dzija vēl pat palika pāri, jā. Man bija 2 kamoli. Tā kā, lūk, tas ir pirmais gatavais darbiņš augustā. Otrais gatavais darbiņš ir šīs zeķes, kas atkal vienu adīju Liepājā un otru adīju būdama jau uz prāmja. Un jā, šīs es mazgāju jau šeit mājās, un redzat, viņas bija uz zeķu bloķētājiem. Viņas nedaudz savādāks izskatās nekā kad šīs, jo šīs es mazgāju Liepājā un man nebija zeķu bloķētāji. Un, protams, šī dzija ir maigāka, mīkstāka, jo Drops Nordā ir vilna, alpaka un poliemīts. Šeit ir standarta vilnu dzija. Vilna un poliemīts. Godīgi, man laikam labāk patīk uzrunāt, kuri kaut kas vēl pieejamā, kā ne tikai oriģinālā tā zeķu dzija saucamā, jo viņa tāda, viņa nav tik maiga, ja. Kamēlija Jāna veikalā es vēl pāriztiku no, kā tā firma saucās, tā ir vācu firma Grundel laikam, tur vēl iekšā sastāvā bija kašemirs, ļoti maiga, bet nenopirku kaut kā, tāpēc, kad neteikšu, ka viņas bija super dārgas, bet es viņas nenopirku. Domāju, atstāšu citreizam. Lūk, tās tad 2 zeķu pāri. Un vēl būdama Liepājā uzadīju vēl cepuri. Biju paņēmusi dziju. Šī ir dzija Lamana Kusko. Kusko dzija. Man Lamana uzdāvināja 4 kamolus šo dziju, un man uz šo cepurīti izgāja 2 kamoli un pat palika vēl pāri. Adīju ar adatām numuru 4, kaut gan paši rekomendē tur adatas 5, es nezinu, kur tur ar 5 adīt. Jo man jau tā liekas, ka viņi tā diezgan vaļīgi, un tā man jau vien brīdi likās ārdīšu ārā un adīšu numuru 3,5, lai tādi saturīgāki. Bet tu man draudzene minēja, ka, ja jau tur sastāvā ir alpaka jau pat pa sevīm silta, vai vajag baigi viņu saspiest, jā. Un jā, šeit sastāvā ir alpaka. Izmērs ir uz, 56, 58, viņa diezgan stiepjās, un viņa ir tāda, kas sēž pilnībā uz galvas, jo, man pašai personīgi tāds patīk. Man ir vēl 2 kamoli, un plānoju uzadīt vēl vienu tieši tādu pašu, jo man laikam plānojās sādīt no saviem dziju krājumiem tā kā cepures un laikam ielikt pārdošanā. Tā man gribās. Man ir sen atpakaļ uztaisīts Etsy veikals, kur es biju diezgan pasīva un man ir tikai daži pirkumi bijuši. Man gribētos varbūt tā kā atdzīvināt to vietiņu un varbūt tās, teiksim, ziniet, ir citreiz tādas dienas, kad gribās vienkārši kaut ko pādīt, čiliņā, relaksā. Un nevienmēr man gribās adīt konkrēti sev vai kaut kam dāvināt. Citreiz gribās, tā kā pādīt, teiksim tā, kaut kādu, vismaz pa dzīvi nedaudz atpelnīt. Citreiz tā ir. Un tad man bija tāda doma, un tad šī būs viena no cepurītēm, kas ies tirgošanā. Viņai ir tāda šokolāde. Man ļoti patīk, viņa ir ļoti mīksta, maiga. Jā, gribēju tad tā kā otro adīt ar 3,5, bet tā kā draudzene ieminējās, kad vai vajag, tad man liekas, varbūt tās arī vajag adīt numur 4, jo viņa diezgan labi izskatās, un pēc mazgāšanās viņa ļoti, paskatieties, cik tāda valdziņa diezgan līdzera. Un es viņu izgriezu uz iekšpusi, uz ārpusi, jo man gribēs nedaudz savādāk, lai izskatās tā noraukšana, lai ir tādi krēliskie, redziet, tādas krēliskās līnijas. Man ļoti, es, kad viņu izmazgāju, izvilku, man ļoti iepatīkās, un es domāju, ka es tā arī atstāšu. Tad tas ir mans 3. gatavais darbiņš pa augustu.
4. gatavais darbiņš, un viņas man ir mitras, jo es viņas šodien tieši tagad pabeidzu otro zeķi. Man bija tāds, tev jāapsēžās, jāpabeidz tā otrā zeķe, lai tu vari filmēt vlogu, un pirmkārt tev jāuzad zeķi. Jūs zināt, kā citreiz uzad vienu zeķi, un otro zeķi vienmēr ir slinkums sadīt, bet ir jāsaņemās. Un es viņas uzadīju no to otro un izmazgāju. Man viņas ir mitras vēl. Tā ir tā rozā Sannes Garndzija, ja? Tas ir mans 4. darbiņš. Es viņas nolikšu te, baigi daudz negribās viņas teskāt, jo viņas patiešām mitras, es viņas tikko izmazgāju. Un 5. darbiņš, teiksim 4,5, jo es esmu uzadījis tikai vienu. Man lūk ir jāuzada otra vēl, otrs pārs. Un to visticamāk, tuvākajās dienās, varbūt šodien iesākšu un rīt pabeigšu. Šī ir uz lielāku kāju, uz 42, un šī ir uz 38, 37, 38, šī ir uz 41, 42, tā kā garāka. Un man lūk, šī tik daudz palika dzīves pāra no atdot 42 izmēru. Un šis ir atdot 38 izmēru, jā, ir bišķiņa atšķirība. Kura šos visus krikumiņus likšu, nezinu. Bija doma varbūt tās uzadīt tādu kaut kādu lielu tādu somu, kurā tā kā mēs, pieņemsim dzīves, kaut kādus projektus, vienkārši no visiem atlikumiem, tad būs tāda krāsaina. Man adīšanas maratonā bija, kur mēs ar jums adījām tos mazos maisiņus, somiņus un vienkārši tādu lielu uzadīt. Tāda bija doma, jo krāsas tādas jau smukas īstenībā. Un lūk, šie ir mani darbiņi pa augustu, gatavie un gandrīz, bet, es domāju, arī skaitās augustu, tāpēc, kad es jau tūlīt iesākšu un pabeigšu arī otro zeķi. Tā kā šis ir mans tad sanāk 4 gatavi darbiņi, būdam atvaļinājumā. Wow, priekš manim tas ir daudz. Un tagad parunāsim par procesiem. Atbraucot mājās, tur sakārtojoties, atpūšoties, man gribējās uzsākt jaunu projektu, kaut ko nedaudz lielāku. Un paņēmu tad to beidzot Omas džemperi un iesāku adīt. Un esmu jau uzadījusi reglānu, tagad tik atliek nofilmēt video fragmentu, kur es atdalu to visu, jo šim džemperim plānos ir pamācība YouTube. Un šis ir lūk šāds džempers, visparastākais džempers, reglāns no augšas, viena reglāna līnija, lūk beigās tāda skaista, tāda pīnīta sanāk. Un lūk no šādas dzīves, numur 5 adatām. Man it kā šeit ir 22 cm reglāns, man liekas, ka vajadzētu pietikt. Tad es vēl paskatīšos. Bet tik daudz uzadījās, ziniet, kaut kā pirmo dienu, kad es iesāku adīt, es biju baigā tādā entuziasmā, man baigi gribējās adīt, bet tā kā es līdz pusē uzadīju, tad es viņu noliku nost, iesāku adīt tās zeķes, tāpēc, ka es tieši tad saņēmu paciņu un tur tās šīs skaistās krāsas, un tad, kad es uzadīju tās vienai zeķei un uzsāku vēl odriju, tad man ļoti negribējās nākt atpakaļ pie šī džempera, bet es sev esmu nospraudus tādu mērķi, kad Omei uzdāvināt džemperi un plus vēl pamācība. Tātad visur ir sava izdevība. Man pašai pirmkārt izadīsies krājumi, un man īstenībā ļoti interesē, kā galā šis vispār džempers izskatīsies, jo no sākuma man šī krāsa nepatika. Bet beigās tagad atdot, liekas, ka tīri neko. Lūk, tas ir mans process. Visticamāk, es viņu pabeigšu septembrī. Šaubos, ka es viņu tagad pa šīm dažām dienām pabeigšu. Un otrs process man, lūk, ir jaka Odrija no šīs Sannes Garn Kos dzijas. Un pagaidām man ir tik tālu, es ādu tagad reglānu, man vēl te daudz ir jāda. Vēl ir daudz. Ja jūs interesē, tad man mājaslapā ir apraksts šai jakai, kur šis ir man ir tikai daži apraksti, un šis ir viens no aprakstiem, kur nav gatava valdziņu skaita, kur ir tieši teorija, kā jūs paši patstāvīgi varat aprēķināt valdziņu skaitu savai jakai. Tas nozīmē, jūs varat adīt no jebkuras dzīves, kāda jums ir par rokai. Un, protams, ir jāpielāgojās adatu izmēram, jāpielāgojas dzīvei, lai jums sanāk tas pareizais blīvums, ja jums nebūtu pārāk liela cauruma, lai nav pārāk cieši.
Un tur jūs varat uzadīt gan sev, gan mammai, gan draudzenei, gan meitai. Daudzas ir radījušas arī mazāki izmērā, jo tur paši mēs rēķinām. Nu, un man arī plānos ir uztaisīt kopadīšanu septembrī, kur mēs saņemamies. Un, ja man pirms tam kopadīšanas bija, kad jūs varējāt vienkārši, piedalīties, bet neādīt, tad šajā kopadīšanā es gribu, lai piedalās patiešām kurām ir laiks un kuras vēlās sev uzadīt šādu jaku. Tas jums nebūs jāda nedēļa. Ja? Jums būs apmēram, es domāju, 3-4 mēneši. Pa 3-4 mēnešiem šādu jaciņu var sev uzadīt. Arī, ja jūs sadat vienkārši pa vakariem dažas rindiņas. Ja? Un tiem, kuriem jau ir šie materiāli labi, tiem, kuriem nav, es materiālus došu, stāstīšu arī, ko es nedaudz tur mainu, ko es nedaudz savādāk gribu. Un šis būs maksas kopadīšana. Katru brīvu izvēli gribētu piedalīties vai nē, bet pašās beigās es arī gribētu uztaisīt tādu tā kā loteriju, balsošanu pa darbiņiem, un arī kaut kādas balviņas, kur varētu kāda kaut ko laimēt, bet, protams, ir jābūt uzadītai jaciņai. Man vēl jāpadomā, kāda varētu būt noteikumi, jo gribētos, lai ir tā pagodīga, lai tā, ka patiešām āda to jaciņu, jo, nevis, kad tev tā jaciņa ir uzadīta gadu atpakaļ, un tu tā kā parādi, ka tu esi uzadījis, ja? Man vēl jāpadomā, vēl jāparunā, kā pareizāk to būtu darīt, bet jā, un es ādu sev. Viņa ir tāda krietni, viņa ir reāli tāda biezāka. Ja viņa ir biezāka, kad es viņu aiztiku, es jūtu viņu tādu pišķiņu savādāk nekā, kad adīt no ēr. Vai man tā liekas? Tāpēc dēļ tā, ka man liekas, ka viņa tāda biezāka, līdz ar to man drīz nedaudz mācu šaus, un vispār 6 kamoli pietiks. Bet vajadzētu pietikt, jo ar ēru man 4,5 kamoli uz Odriju aizgāja. Un šeit es paņēmu 6 kamolus ar tādu domu, ka man aizies plus mīnus tāpat, plus man vēl būs aizdarēt tā kā dzīve, tāpēc, kad aizdara arī diezgan daudz ēd dzīvu. Lūk, šis ir mans otrais process. Tad redzēsim, kā uzadīsies. Es it kā tā kā, kad rēķināju, pieskaitīju vairāk, lai būtu nedaudz tāds oversizīgāks. Patiešām man pagaidām ir grūti spriest. Es gribu pādīt vēl vismaz 10 cm reglānu, lai tā kā piemērīt un saprast, vai tur ir tā. Pagaidām man ir lūk šī tik daudz aizgājusi dzīve. Tas ir otrais process. No procesiem tas arī ir viss. Plāni kā vienmēr ir kā Napoleonam, bet uz doto momentu tieši no tādiem lieliem darbiem es gribu pabeigt šos 2, un tad man gribās nedaudz pie maziem darbiņiem tieši zeķes uzadīt. Gribētos būt ideāli, ja es varētu no visām šīm dzīvām uzadīt zeķes, un man gribās uzadīt vēl cepures. Tātad man gribās uzadīt vēl vienu cepuru kā šī, tādu pašu, un tad man vēl ir double Sunday, arī no Sundays gan, kas ir merino, 100%. Un man gribās arī no viņas uzadīt cepuri. Es vēl īsti nezinu, vai tādu pašu kā šo, vai kaut ko nedaudz savādāku. Un tad man gribās uzadīt sev cepuri no La Mana Bergamo. Man lūk ir 3 kamoli. Es biju iesākusi, bet es paņēmu pārāk maz valdziņus, tāpēc man jāpaņem vairāk. Un šo cepurīti es plānoju tieši lūk pēc šāda principa, bet varbūt tās, tad redzēs. Bet es viņu gribu pēc šāda principa. Tāpēc es adīšu no viņas. Šo dzīvi arī var nopirkt Frapinvulu veikalā. Šeit ir 25 gramu 65 metri. Jā, viņiem interesanti tiem 25 gramiem, bet viņi ir tāda maz skaista kamolīša, un šī dzīve patiešām ir burvīga. Viņa ir tik mīksta, maiga. Šeit ir 75% vilna, 25% alpaka. Tātad šo cepurīti es plānoju sev, un būtu labi, ja es viņu tagad uzadītu pa septembri, kamēr, ziniet, tās dienas vēl tādas gaišas, jo melns tomēr ir melns, un plus jau laicīgi sagatavoties ziemai, teiksim, jo šeit arī bieži ir vēja un lieti, un tā kā man ausis tādas jūtīgas ir, tad man patīk cepures vilkt ziemā. It sevišķi, kad vēl staigā suņiem vai no rītiem, kad es uzvelku cepures, jūtos labāk. Tas ir mans plāns. Un otrs plāns, es gribu uzadīt šalli. No La Mana Como,
2 diegos un ar adatām, nezinu, 4 laikam. Jā, ar adatām numur 4 laikam. Man ir 3 kamoli, domāju, ka vajadzētu pietikt, jo baigi garo šalles negribu. Gribu to, man ir jau adīta šāda veida šalles, es adīju mammai un sev, bet tikai viņa tāda mazāka izmēra, un tur bija pielikusi kidsilku, un kidsilku man nedaudz, tā kā pakņut. Un man arī ir pamācība, es viņu nosaucu šalle bezgalība, tā šalle ir vienkārši rievotajā rakstā, viņa ir ļoti populāra internetā, un tad, kad es viņu ieraudzīju, man arī gribējās uzadīt, un tad, kad es jautāju meitenēm, vai vēlaties kaut kādu pamācību, kā apmēram viņu uzadīt, meitenes teica, jā, tad, ja jums interesē, tad pamācību atradīsiet. Un man arī gribās uzadīt vēl vienu melnu, lai tā, tāds komplekts ir. Jā, man arī melna pufēki. Es nezinu, man tad, kad sākās ziema, man kaut kā gribās visu tādu tumšu. Man ir, protams, oranžs tāda cepure un dūraiņi un vēl rozā cepure. Es viņas nesāju vairāk tieši oranžo, jo rozā vajadzētu varbūt izārdīt ārā un uzadīt vienu izmēru lielāku, vai atstāt viņu meitai, jo man, es nezinu, man kaut kā ērtāk bija nesat oranžo. Bet es gribu uzadīt cepuri savu vēl vienu pārmaiņas pēc un vēl šalli. Dūraiņus laikam es neadīšu, īsti nav aktuāli, jo man ir jau adīti dūraiņi, kurus es nesāju, un man ir tie parastie tādi tā kā ādas cimdi un arī no auduma cimdi, jo tā kā es suņiem staigāju, man ir ērtāk ar tādiem cimdiem nekā ar dūraiņiem, bet es dūraiņus ar nesāju. Pagaidām īsti nav vajadzība. Varbūt tās uzadīsies pa ziemu, tad redzēsim. Bija doma varbūt uzadīt tos tā kā puscimdiņus, kur pirkstiņi ir, lai tā kā sildu šo vietu, apmēram tādus. Bet es īsti nezinu. Pirmkārt, tad jau man gribētos arī melnus. Es nezinu, ziniet, grūti spriest, laiks rādīs, tas tāds pārdomas ir, bet un, protams, tur vēl gribās bereti uzadīt, jo man ir palikusi pārdzīja, ko man pagājuši gadu dāvināja Vrapinvulu veikals. Tā ir Katija, Cotton Merino tweeds. Man palika pār pusotras kamols, un man tieši no tā pusotra kamols sanāks arī berete. Man arī pamācīja beretēt, tad paskatoties vispār, kas notiek manā YouTube, jūs atradīsiet daudz dažādas pamācības un arī vlogus. Un man gribās arī uzadīt bereti, jo man gribās izadīt to dzīju, tāpēc, kad es īsti cepuru laikam viņas adīt negribu. Man patika, kā berete izskatījās, un viņas īstenībā audās diezgan ātri un tādā čiliņā, tāpēc, ka tu vienkārši laiku kādu paplitu, vienu bereti uzadīs, paskatoties noteiktos mirkļos pamācību, pārējās beretes to adīs jau vienkārši automātiski. Un tas arī ir vispār adīšana. Droši vien es arī esmu ielikusi kaut kādu fragmentu, kur mēs iegādājāmies kucēnu. Jā, mēs iegādājāmies otro sunīti. Mums jau ir sunīts, mums ir Pomerānijas špits. Viņam ir 3 gadi, tas ir Rokijs. Un mēs jau pagājušajā gadā gribējām iegādāties sunīti, bet zvaigznes tā sakrit, ka neiegādājamies. Un tad mēs šogad sapratām, ka mēs tomēr laikam vēlamies. Plus gribam, lai arī Rokijam ir tāda kompānija, lai nav visu laiku tāds vientuši, tad mēs iegādājāmies meitenīti vārdā Skaja. Viņa vēl ir maziņa, tirgo vēl mazākus. Mēs viņu nopirkām, ka viņai bija 4 mēneši, un viņai drīzāk būs 5 mēneši. Bet viņa teica, mēs bērniņš. Tas arī ir viss. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm. Spiežam laiku, ja patīk manam video. Arī droši atstājam komentārus. Un ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, būšu bez gala pateicīgi, ja jūs to izdarīsiet. Un jā, tā līdz nākošajai reizei. Atā!